Nu, pabeidzam acis. Šī ir, redziet, cik milzīgi liela acis, un līdz ar to skropstas sanāk tādas, nu, diezgan daudz pie viņām strādāt, un tā diezgan interesanti te darboties. Bet, ja mēs zīmētu tādu mazu parastu aci, šitai var ir liela, tad tās skropstas jau iznāk tāds tā kā iekavas, tā piespiež un šādā te veidā tā zīmēt. Šeit tikai sanāk drusku savādāk, kā mēs parasti zīmētu. Bet tad atkal mēs labāk izprotam, ja mēs tādu lielu acis pirmo zīmējam. Un šeit uzreiz arī to asaru līniju tiekam galā. Un skropstiņas šeit aug no šejienes. Un kā jau dzīvē zīmējam dažādi garumi tās skropstas. Un arī tā kā viņas tā kā krustojās, ja mēs skatāmies, kā parasti ir, kad viņas aug pa 2, 3, tur paskatieties vēlreiz tie referencē, tur tā diezgan interesanti. 3, 4 kārtas tur viņām. Un vēlreiz pārliecinamies, lai viss ir. Tagad saslapināsim skropstiņas. Vienkārši vilksim. To droši vien var iemācīties darīšanu, lai izskatās dabiskāk. Man liekas, ka man jau izskatās pēc mākslīgajām skropstām un izskatās pēc dabiskajām. Nu, mūsdienās arī tā staigā, ne? Piezas tā nav dabiski. Višķiņi būtu pārcentos. Un tagad apakšā. Neaizmirstam, kad jāatstājas tas te asariņu. Sauc celiņš. Balts. Jā, šits te man nesanāca, bet nav ideja skaidra. Esmu šeit izmantošu stabilo balto gaišā. Tos arī ietrāsošu ar šo. Velkam un tā palaižam, ja? Tā.
Pēdējais palicis ir atspūks acī. To mēs zīmējam apmēram no šīs vietas. Te ir tāds apaļīgs, ja, tā kā šeit ir apaļš tāds, šeit ir apaļš tāds. Un te uz augšu tāds iet vēl. Pēc tam mēs viņu izkrāsosim baltu krāsu, bet citreiz to var iekrāsot arī ar poskapēm baltu akrilu. Šis ir jaukto materiālu. Tehnika, līdz ar to mēs varam palīdzēt, ko mēs gribam, ko mums vajag. Angliski šīs saucās catchlight fotografēšanā. Un tad, kad mēs apstrādājam fotogrāfijas, mēs arī fotografētām bildēm liekam virsū kaut vai mākslīgu catchlight. Tas ir tā kā gaismas atspūgs acīs, jo tas izmaina visu sejas izteiksmi un to, vai bilde patīk vai nepatīk, ja ir šis catchlight. Nezinātājs nezinu, kas tas ir, kāpēc viņam kaut kas patīk vai nepatīk, uzrunā vai neuzrunā, bet izrādas acīs tāda baltumiņa viņam vai nebūtu. Līnija. Drusku atšķiras krāsas toņi. Tagad vajag tos nožāvēt, un tad iezīmēšu vēl skropstiņas tajā atspogā. Mēram tā kā te, tā pretēji mēram. Pamēģiniet, kā ir, ja es stabilo odu. Manuprāt, nekrāsojiet, ne, bet neslapiniet. Acis ir gatava. Nākamais būs, tad zīmēsim visu kopā.